skaidrs, ka tā ir bijusi mūsu top prioritāte. Dzelzceļa komandas strādā pie tā un pie tam nemitīgi reaģējot arī uz tiem lēmumiem vai lēmumu trūkumu, kas nāk arī no valdības un no koalīcijas. Protams, ka mēs Kāds lēmumu trūkums šobrīd nav satiksmes ministram? Kas ir tas lēmumu trūkums, kas traucē satiksmes ministram strādāt? Piemēram, lēmumu saistībā ar Rail Baltica. Skaidrs, ka tas mēs pieņēmām to lēmumu, kādu jūs atnesāt. Mēs neesam pieņēmuši kaut kādu lēmumu attiecībā par to, ko jūs esat bijuši gatavi atnest. Bet es jau saku, ka vienkārši tas ir objektīvs faktors, kā rezultātā mēs šobrīd neesam varējuši atnest visus šos risinājumus. Es jau nesaku, ka tā ir objektīvums vai vairāk laika arī kā valdībai, lai saprastu, kāda vispār būs mūsu Nē, ja jūs sakat, ka valdībai nav kāda lēmuma, tad es gribu saprast, kādas lēmumus mēs neesam pieņēmuši. Tā loģiskā es nevainoju to, ka mums nav lēmumu. Es vienkārši saku, ka tas ir tas iemesls, kāpēc mēs šobrīd neesam varējuši nofinalizēt mūsu dzelzceļa portfeli. Tas ir objektīvs iemesls. Tā nav kritika, jo es ļoti labi saprotu, ka valdībā ir nepieciešama ļoti detalizēta diskusija par Rail Balticu. Ja finanšu ministrs saka, ka satiksmes ministrija ilgstoši nav virzījuši, tādējādi implicējot, ka mēs esam kaut ko slinkojuši vai kavējušies, es pasaku, nē, tas ir process, kur arī mums ir bijuši zinām ierobežojumi.